E-pasta veidns. Importētie un jaunie reģistrētie lasītāji saņems apstiprinājuma, reģistrācijas, paroles attiestatīšanas un līdzīgus e-pasta ziņojumus no jūsu veikala. Smartitsle ļauj izmantot savu e-pasta serveri un mainīt veidņu tekstus un dizainu, lai labāk kontrolētu lietotāju pieredzi. Lai apskatītu un mainītu tekstus, izvēlieties opciju e-paper un pēc tam System Mails. Pievienojiet sūtītāja vārdu. Pievienojiet sūtītāja e-pasta adresi. Lai Smartitsle vietā izmantotu savu e-pasta serveri, ievadiet servera adresi un pieteikšanās informāciju. Pēc veiksmīgas iestatīšanas varat nosūtīt testa e-pasta vēstuli uz jebkuru e-pasta adresi. Pievienojiet izdevēja fizisko adresi un automātiskās pieteikšanās URL adreses tekstu, kas tiks parādīts katra veidnes apakšā. Pēc tam mainiet veidņu krāsu un fontu un augšupielādējiet savu logotipu. E-pasts. Lai pielāgotu katra e-pasta tekstu atsevišķi, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas blakus katram nosaukumam. Jūs pamanīsiet, ka katrai e-pasta veidnei ir HTML formatējums, kas ļauj elastīgāk pielāgot dizainu. E-pasta ziņojumos ir arī mainīgie lielumi dinamiskam saturam, piemēram, vārds vai iegādātā produkta nosaukums. Pārliecinieties, ka e-pasta vēstulē saglabājat svarīgus mainīgos lielumus, lai nodrošinātu netraucētu saziņu ar lasītājiem. Saglabājiet izmaiņas un noklikšķiniet uz pogas priekšskatījums, lai apskatītu veidni. Piezīme: katras veidnes sarakstu, tās darbības jomu un laiku var apskatīt mūsu atbalsta centrā. Abonēšanas atgādinājuma iestatīšana. Varat norādīt, cik dienas pēc abonementa termiņa beigām abonentam jāsaņem atgādinājuma e-pasta vēstules. Ja tas ir vienreizējs abonements, lasītāji saņems atjaunošanas atgādinājumus. Periodiskas abonēšanas gadījumā lasītāji tiek informēti par atjaunošanu un dažos gadījumos tiek aicināti veikt maksājumu. Šādā veidā jūs optimizējat klientu lojalitāti un apmierinātību. Importētie lasītāji bez e-pasta adreses tā vietā saņems vēstules. Vispirms aktivizējiet pasta vēstuļu abonēšanu sadaļā e-paper zīmola iestatījumi. Pēc tam atgriezieties pie sistēmas vēstulēm un mainiet iestatījumus līdzīgi kā e-pasta veidnes.